ieiet caur šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Un to ir daudz, kas caur tiem ieiet. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 13. pants. Esi sveicināts, Dieva svētīts un iepriecināts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šīs ir vēstījums īsi par galveno. Šo vēstījumu sāku ar Jēzus vārdiem: ieiet pa šauriem vārtiem. Un varbūt, ka kādam no jums ir skaidrs, kas tad ir šie šaurie vārti. Bet man tas ilgi nebija skaidrs, līdz es sapratu, kad man patīk pa vakariem pirms aizmigšanas klausīties kādus ticības stiprinošus pārraidus. Paldies Dievam, arī daudz no kādreiz, kas bija tikai angliski, tagad ir pieejams arī krievu valodā, un es to saprotu. Un kādu vakaru, ieslēdzot Džeses Duplantis svētrunu, es sapratu, par ko ir runa šajā pantā. Ieiet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats. Un konkrēti tā bija Džeses Duplantisa svētruna ticības balss, vārds 26. gadam, kurā viņš aicina izmantot savu balsi ticībai. Un lūk, ko viņš saka. Vairums ticīgo izmanto savu balsi neticībai, bet Dievs gaida mūsu ticību. Uzreiz jāsaka, ka ticības balss darbojas pārdabiskajā, nevis dabiskajā. Ja kaut ko runājam ar ticību, tas ar laiku kļūst redzams. Un vēl ticība ir tagadnes vārds, nevis nākotnes vārds. Vārdi ir trauki, kas satur mūsu likteni. Dievs saka, es negribu, ka tu tik daudz lūdz. Ko saka Džese Duplantis? Man arī žoklis atkārās. Kā to saprast? Bet Dievs bija atbildējis, es gribu, lai tu vairāk klausies. Ja tu lūkšanas laikā, es atvainojos, ja tu lūkšanas laikā vairāk ieklausīsies tajā, ko runā Dievs, tās pārcels kalnus. Ir jālūdz un ir pareizi, ka mēs lūdzam. Tomēr Dievs uzsver, ja tu vairāk ieklausīsies, tad es tev došu vārdus, kas tev būs jāizsaka savās lūkšanās. Jo parasti lūkšanas laikā mēs domājam par savām vajadzībām, problēmām, neglābtajiem tuviniekiem un tā tālāk. Bet Dievs saka, ja tu vairāk klausīsies, tad katrs vārds, ko tu izrunāsi, būs liela atklāsme tev pašam. Dievs negrib, lai tu mazāk lūdz. Viņš grib, lai tu vairāk ieklausies viņā. Kad tu mācies klausīties, no tā iegūst tava ticība. Un tad tas, ko tu izteiksi, šokēs vēlnu. Jo ticības pilna balss atņem vēlnam visu, ko viņš ir nolaupījis. Padomā par to. Vēstules romiešiem 4. nodaļas 16. 17. pants saka, no ticības, lai pamatā ir Dieva žēlastība. Un 17. pants saka par ticības balsi, kas neesošo sauc par esošu līdz tam brīdim, nevienu vai divas reizes, bet tik ilgi, līdz tu to ieraugi, līdz tas būs piepildījies, un tas nodara pilnīgi visās dzīves sfērās. Tu vari dzīvot, cik vien vēlies, jo dzīvība un nāve stāv mēles varā. Sanāk, ka mēs paši nosakām to, kad mēs mirsim. Tas ir mūsu varā. Un iedomājieties laulību ceremoniju, viņš min šādu piemēru. Ir laulību ceremonija, un kad līgavanim un līgavai jautā, vai tu esi ar mieru ņemt viņu par sievu, vai tu esi ar mieru ņemt viņu par vīru. Nepietiek ar galvas pamāšanu vien. Ir jāpasaka jā. Un
tieši tāpat arī mēs, kad pasakām kaut ko, tam ir spēks noteikt mūsu dzīves gaitas, un tas ir šaurs ceļš. Ja man ikdienā ir jāsauc nesušais par esošu, vēlamais, ko es vēlos ieraudzīt savā dzīvē, tas ir šaurs ceļš, tas ir veids, kāpēc mūs nesaprot mūsu tuvinieki, kāpēc mūs nesaprot mūsu darba biedri, kāpēc mūs nesaprot brāļi un māsas Kristū. Tev prasa, kā iet, un tu esi uz sava dzīves nulles punkta, un tev deguns velkas pa zemi, bet tev jāsaka lieliski. Tas ir ticības balss ceļš. Tas ir tas šaurais ceļš, uz kuru mums ir jānoturas. Mēs gadsimtiem esam mācīti, ka šaurais ceļš ir no daudz kā atteikties, sist miesu krustā. Jā, un āmen, arī tas ir pareizi. Bet tiešām, ja tā labi padomā, tas pats šaurākais ceļš ir runāt to, kā vēl nav tā, it kā tas jau būtu ar ticību un pārliecību. Ikdienā mēs esam ar šaubu balsi, ar neveiksmes balsi. Nu, nezinu, vai tas man izdos, vai tu to spēsi, nu, nezinu, kā sanāks. Iedomājieties, ja Līgavains pie altāra teikt, nu, nezinu, es tevi mīlēšu tikmēr, kamēr viens spēšu izturēt. Vai Līgavs to teiks jā? Vai mācītājs pasludinās viņus par vīru un sievu? Tā ir šaubu, tā ir neticības balss. Un galu galā, pierakstot šīs tēzes, es uzreiz atminējos Ādamu un Ievu ēdenes dārzā. Kurš tev teica, ka tu esi kailas? Kurš tev teica, ka tev neizdosies? Tava pieredze, tava dzīves iepriekšējie notikumi, tam nav jānosaka mūsu ticības līmeni, mūsu ticības balss, mūsu izteiktos vārdus. Un arī šīm neticības un šaubu balsīm ir tikpat milzīgs spēks. Dievs mūsos ielicis savu spēku, kas mūsu pateikto tam, ko mēs esam pateikuši, dos īstenošanos. Tāpēc aicinu, izmanto savas ticības balsi. Runā tikai to, ko saka Dievs, un tikai to, kam tu tici, ka tam ir tavā dzīvē jāpiepildās. Un šeit es aicinu izslēgt neiespējami, nevar atļauties, izslēgt no savas valodas šādas frāzes, jo katra šāda frāze mūsu ticības apliecinājumu, dzīvi no ticības graus un iznīcinās. Tāpēc, kad Dievs saka par to, kas labs, tīkams, svēts, šķīsts, patīkams, kam laba slava, par to domājiet. Viņš aicina mūs novērst savas domas no tā sliktā, kas ir mums apkārt, no tā, ko mēs redzam, un pielietot savu balsi ticības apliecināšanai mūsu dzīvē. Ja Dievs saka, ka viņš apmierinās tavas vajadzības, tad viņš tās apmierinās tikai tāpēc, ka tu to apliecināsi. Iesaist 44:26. Dievs piepilda savu sūtņu iepriekš pasludināto lēmumu. Dievs jau ir pateicis, ka viņš ir tavs gans un tev netrūks neniek, ka viņš par tevi rūpēsies un gādās. Pasaule runā par kaut kādām krīzēm. Uz mani tas neattiecas, uz tevi tas neattiecas, jo Dievs ir spējīgs mums paglabāto mantu pasargāt līdz tai dienai, kad mums tā būs nepieciešama. Dievs ir spējīgs mūs glābt no jebkuras situācijas. Neļausim apstākļiem noteikt to, kas nāk ārā pa mūsu muti. Āmen. Es vēl daudz ko varētu šeit sakarā pateikt, bet es jau tā esmu ilgi norunājusi. Lūksim. Dievs, es tev pateicos, ka tu savā godības bagātībā, savā varenībā esi paredzējis, ka mēs būsim šādos strupceļos. Kungs, palīdzi mums iet pa šo šauro ceļu, šo ticības balss ceļu, šo ticības uzvaras balss ceļu, kungs, un palīdzi mums, atgādini mums, ko tu mums esi teicis.
Un tas, ko tu esi teicis, var piepildīties tikai tad, ja arī mēs to tā sakām. Kungs, tu esi devis mums Ābrahāma ticību. Šo ticību, kas neesošo, sauc par esošu. Tāpēc no šī brīža es savus bērnus saucu par glābtiem, savu vīru par glābtu, manus bankas kontus par piepildītiem, jo tu esi mans gans. Un ja tu esi mans gans, man netrūks nenieka. Tavs miers, kas nāk no pilnības, kur nekā netrūkst un nekas nav salauzts, lai valda manā dzīvē, Tēvs. Es pateicos Tev, Kungs, un es lūdzu, ka tajos brīžos, kad es grasos kaut ko izteikt nepareizi, izteikt to, kas nesaskan ar Tavu gribu un ar Tavu vārdu, Kungs, apturi mani, lai man ar mute apliecina tikai to, ko Tu esi teicis. Lai par to Tev vienīgajam ir slava, gods un pateicība, Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.